Aleksandrs un Ksenija salīdzina skices ar gatavu zīmējumu. Grafiti uz stadiona Celtnieks sienas viņi veido likumīgi. Turklāt tieši sporta kompleksa vadība vērsās pie biedrības Erfolk un Daugavpils jauniešu savienības ar ideju izrotāt pelēko sienu. Īstenot ieceri radās iespēja pateicoties projektam, kuram pievienojās jaunieši no Latvijas, Bulgārijas, Rumānijas, Lietuvas un Spānijas. Projekta mērķi mums ir divi tādi galveni mērķi. Pirmais mērķis ir tiešām labi iekārtot mūsu pilsētas vidi, un otrais projekts ir virzīts tieši uz jauniešiem. Tas ir jauniešu iemaņu attīstība un pirmkārt starpkultūru komunikācijas un radošā izpausme. Un īstenībā, īstenojot tādu projektu, tas mums ir trešais projekts. Šogad mēs arī saņemam ļoti daudz piedāvājumu, kur var tādu grafiti galeriju organizēt. Un viens no tādiem priekšlikumiem bija tiešām labi iekārtot stadiona Celtnieks sienas. Tāds piedāvājums mums ļoti patika, un mēs izstrādājam projektu par sportisko dzīvesveidu, par veselīgo dzīvesveidu un par ielas kultūru, grafiti mākslu. Novērtēt kolektīvā radošuma rezultātu iedzīvotāji varēs jau 12. augustā sienas oficiālās atklāšanas laikā. Tā notiks 14. Dalībniekiem tika izvirzīts uzdevums attēlot sporta veidu, kas ir populārs viņu dzimtajā valstī. Par spīti cerībām Spāņi nolēma attēlot ne jau futbolu. Katrs zina, ka Spānija ir stipra futbolā, basketbolā, tenisā, taču neviens nezina, ka mēs esam 4. pasaulē burtu sportā. Tieši tāpēc mēs izvēlējāmies šo sporta veidu. Vairākums dalībnieku līdz šim Latvijā nekad nav bijuši. Arī krāsu baloniņus viņi turēja rokās pirmo reizi. Jauniešu komanda no Bulgārijas zīmē uz sienas volejbolistus. Viņu valsts izlases vīriešu komanda uzrāda labus rezultātus, bet neskatoties uz to, ka viņi nevarēja kvalificēties olimpiskajām spēlēm, jaunieši nepārstāja lepoties ar savu komandu. Tas ir mūsu pirmais darbs, mēs ar to lepojamies. Zīmējums varbūt nav ideāls, taču mēs lepojamies ar to, ko izdarījām, jo tas prezentē mūsu valsti. Rumāņu futbolistu vārdus pagaidām zina ne visi, taču neskatoties uz to, viņi uzskata to par nacionālo sporta veidu un zīmē futbola bumbu uz savas valsts karoga fona ar lielām cerībām. Kaut arī mums nav spīdošu rezultātu futbolā, mums šis sporta veids ļoti patīk. Mēs ļoti atbalstām mūsu komandu un sapņojam par UEFA kausu. Bet lietuviešiem nāksies vēl pavadīt bezmiega naktis, pārdzīvojot par savas valsts izlases komandu olimpiādē. Lietuvas iedzīvotāji ir basketbola fani, bet Latvijas iedzīvotāji tikpat stipri pārdzīvo par saviem hokejistiem. Tāpēc ir acīm redzami, ka jauno mākslinieku komanda no Latvijas atdeva savu priekšroku tieši šim sporta veidam. Bet uz jautājumu, vai Daugavpils Speedway līdzjutēji neapvainosies, atbild, ka blakus stadionam Lokomotīve ir vēl viena siena šī sporta veida atveidošanai. Bet ko par grafiti mākslu domā projekta dalībnieki? Es uzskatu, ja grafiti zīmējums nav aizvainojošs, ja tas neizskatās kā gadījuma zīmējums uz sienas, bet pastāv kompozīcija ideja, tad tādiem zīmējumiem ir jābūt atļautiem. Es uzskatu, ka grafiti ir mākslas virziens. Dažiem cilvēkiem tas ir izpausmes veids. Es to cienu. Uzskatu, ka grafiti ir jālegalizē, jo tas, protams, ir skaisti. Līdzīgs projekts Daugavpilī tiek organizēts jau 3. gadu pēc kārtas, un organizatori nevēlas lauzt šo tradīciju.